Tad mani sauc Mārtiņš Birnis. Strādāju valsts ģimnāzijā kopš 2004. gada, bet vispār par skolotāju diriģentu strādāju no 1995. gada. Tad, kad es mācījos 5. klasē, mamma mani aizveda uz muzikas skolu un izvēlējos mežaga specialitāti, pušam instrumentu. Pašā sākumā es ne tuvu tam nedomāju mācīties vai par skolotāju vai kļūt par mūziķi. Jā, aiziet. Arī uz priekšiem. 1, 2, 1. Man tajā laikā likās, ka spēlēt konkrēti mežagu, tas ir normāli. Es drausmīgi brīnījos par tiem, kas spēlē vijoles. Jo es kā šodien atceros tās muzikas skolas telpas, un vienmēr, kad es atbraucu uz muzikas skolu, sēdēja vecmāmiņa ar mazu meitenīti, ļoti cieši nopītām bizēm, baigi biezās brilles bija, un viņa vienmēr spēlēja blakus klasē, un es vienmēr dzirdēju skaņas šaušalīgas skaņas, un es domāju, kā var spēlēt tādu instrumentu. Tie jaunieši paši, viņi rada to, es varētu vairāk teikt, ģimenes sajūtu, kurā ir patīkami. Tas nenozīmē, ka man savā ģimenē ir nepatīkami, bet man patīk tas, ka es ar tiem bērniem varu bieži vien parunāt par daudz ko tādu, ko varbūt man pat reizēm liekas, ko viņi mājās nerunās ar saviem vecākiem. Bieži vien gribās izdarīt kaut ko citādāk nekā visi citi dara. Un tas ir laikam tas ģenerators, ka tu esi spiests domāt, kā vēl to varētu izdarīt, ne tā kā visi to dara. Es esmu reizēm domājis, varbūt jāmet pie malas, teiksim, bet atkal tajā pašā mirklī to var izdarīt tikai tad, ja tu zini, ka kāds turpina to darbu, jo ja neturpina, tad gan ir baigi žēl. Es to domāju, ka mums ir dzīvē tādas lietas, ka mēs kaut ko izdarām, un mēs īsti nesaprotam, kāpēc mēs esam to izdarījuši, bet mēs pēc kāda laika secinām, ka tas bija pareizi, kā mēs izdarījām.